apskatīsim, kas noticis enerģijas vairumtirgū. Un šoreiz par faktoriem un ietekmēm uz cenām šī gada 45. nedēļā. Naftas cena pagājušajā nedēļā nedaudz krītās līdz $63,6 par barelu, un tur galvenie faktori ir joprojām prognozē pārpalikumu tirgū, tātad piedāvājuma pusē lielāka apjoma nekā pieprasījuma. Arī ASV dolāra kursa pieaugums ietekmē pasaules dalībnieku spēju iegādāties naftu. OPEC dalībvalstis turpinās, naftas iegūs pieaugumu arī decembrī, un šobrīd ir pārunās par to, vai pauzēt iegūs pieaugumu nākamā gada 1. ceturksnī. Naftas tirgu ietekmē arī tas, ka ASV un Eiropas Savienība nosaka sankcijas Krievijai. Līdz ar to tādas pirmās sekas ir, ka ir zemāki eksporta apjomi uz Ķīnu un Indiju. Un kopā ar globāli zemāku patēriņu ASV krātuvi aizpildījuma līmenis ir pieaudzis. Dabasgāzes tirgu bez būtiskām izmaiņām. Eiropas Savienībā krātuvi aizpildījums pie 83%. Āzijā šobrīd vājš pieprasījums. Eiropā kopumā vidēji ārgaisa temperatūra ir nedaudz virs ilgadējās normas, un Eiropai vēl joprojām turpinās stabilas sašķidrinātās dabasgāzes piegādes. Līdz ar to piedāvājums pieprasījums ir līdzsvarā un cenas izmaiņa būtiski nav. Tālāk dabasgāzes cenai decembrī, janvārī, februārī augšup vērstu izmaiņu var noteikti izraisīt augstuma viļņi, tātad ārgaisa temperatūras, ja tās būs ļoti zem ilgadēju vidējām, tad vairākās prognozēs un vērtējumos, protams, cenai ir kāpuma tendence. Savukārt, oglekļa dioksīda emisiju tirgu viens ir tādas jaunas ziņas par to, ka Eiropas Savienība un Lielbritānija varētu apvienot emisiju tirdzniecības sistēmas atgādinājumam, kā tās tika atdalītas pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Tālāk tāda jauna ziņa ir par to, ka Vācijā ir nodomi piešķirt subsīdijas elektrības cenai ražojošiem uzņēmumiem. Var tikai pieminēt, ka līdz šim jau ir bijis atbalsts piešķirot emisijas kvotu atbrīvojumus lieliem industriāliem uzņēmumiem. Vēl Eiropā diskutē, vai emisiju tirdzniecības sistēmas otrā fāze, tās ieviešana, un ka to varētu pārcelt par gadu vēlāk, tātad nesākt no 2027. gada, bet ar 2028. gadu. Un no tādiem tālajošākajiem ietekmēm, kā Eiropas Savienībā saglabā 2040. gada mērķi par 90% ierobežot oglekļa dioksīda izmešus un nosaka precizētu sadalījumu. 85% no emisiju samazinājumu ir jābūt notikušiem iekšpus Eiropas Savienības, savukārt 5% var panākt un izmantot samazinot emisijas globāli, tātad ārpus Eiropas Savienības robežām dažādos projektos. Kā jau minēju, kopumā Eiropā siltāki laikapstākļi, bet arī vienlaikus zemāk vēja izstrāde. Nord Pool elektroenerģijas tirgū arī bez tādām ļoti lielām izmaiņām. Ziemeļvalstu reģioniem vidēji cena nedaudz samazinās, tā ir tuvu pie 44 eiro par megavatstundu vidēji, un tur galvenais apstākļus ir atomstaciju pieaugoša jaudas pieejamība, un savukārt Baltijas valstīm pavisam neliels kāpums līdz aptuveni 94 eiro par megavatstundu vidēji visām trim valstīm. Mums tās galvenās ietekmes ir nedaudz pakāpjās patēriņš un samazinās vēja izstrāde. Un nākamajam 2026. gadam nelieli cenas kāpumi vērtējumos Ziemeļvalstu apgabali robežās no 41 līdz 58 eiro par bāzes piegādi 2026. gadā. Vācijā pietuvojas 89 eiro par megavatstundu, Polijā pie 104 eiro par megavatstundu par bāzes piegādi visam nākošajam gadam. Tāda lūk samērā mierīga nedēļa energoresursu tirgū. Turpināsim sekot līdzi un analizēt. Visu labu!